Esiet sveicināti, esam Kredīta LV virslīgas apskatā. Esam atpakaļ no slimības gultas. Tieši tāpat kā arī Ilvars Kostinkevičs sadziedējis savu nelielo traumu. Protams, runāsim par 4. kārtu. Un pirmā spēle šajā kārtā futbola klubs Daugava Rīga, Skonto FC. Centrālais mačs, ap divi tabulas līderi tiekās savā starpā Hanzas vidusskolas laukumā. Pirms vēl piebilstot konkrētāk par šo spēli, ļoti veiksmīgi sanāca Ventspilniekiem, jo pārējie, tā teikt, niknākie konkurenti cīnījās nešķirt savā starpā, tāpat arī Daugavpilī pret Liepājas Metalurgu, un līdz ar to Ventspils no šiem top 5 komandām bija vienīgā, kas paņēma 3 punktus šajā kārtā, pārējās pa vienam un izmantoja to iespēju pakāpties tabulā uz pirmo pozīciju, tikmēr pārējās punktus zaudēja. Bet, ja konkrēti runājam par šo spēli, pirmajā puslaikā, manuprāt, labāk spēlēja Rīgas Daugava, viņi vairāk kontrolēja bumbu, viņi vairāk uzbruka, viņi vairāk centās, teiksim, iekarot Skonto komandas vārdus, Skonto komandas aizsardzību, bet ļoti organizēti Skonto komanda spēlēja un bija ļoti grūti Rīgas Daugavai, teiksim tā, uzlaust Skonto aizsardzību. Atkal, tad, kad Skonto aizsargājās, viņi nekautrējās to darīt principā ar 5 spēlētājiem aizsardzības līnijā, plus, protams, pārējie arī palīdzot aizsardzībā. Un tas viņiem tādu papildus drošību devis, kas ir interesanti, ka Perti uzticējās Isājevam, kuram virslīgā pieredze ir niecīga, un tas ir ļoti interesanti, bet viņam bija, protams, blakus 2 ļoti pieredzējuši spēlētāji, Rodi pa kreisi, Juris Laizāns turpat blakus pa labi, un viņi ļoti, teiksim tā, blīvi aizsardzības centrā spēlēja, un Isājeva uzdevums bija spēlēt ļoti vienkārši, tad, kad ir tās augstās bumbas, tad, tā teikt, nesar galvu ārā to bumbu no aizsardzības zonas, un kopumā priekš tā, ka viņam maz pieredzes virslīgā, viņš aizvadīja labu spēli. Un kas attiecās uz otro puslaiku, tad jau Skonto jau bīstamāk uzbruka un bija problēmas Rīgas Daugavas komandas aizsardzībai. Un, laikam, tā rezumējot kopumā, laikam jāsaka, tas rezultāts nešķirts ir godīgs un kas arī interesanti, ka abu komandu treneri arī principā diezgan apmierināti bija pēc šīs spēles, kas arī norāda, ka viņi ir apmierināti ar to rezultātu, redzot, kāda bija tā spēle. Spēle bija saspringta un jebkura nianses šajā spēlē varēja, teiksim, tā izšķirt spēles likteni, un līdz ar to Tamas Pertī pat veica ļoti interesantu maneru, vai pareizāk sakot, neveica nevienu spēlētāju maiņu, kas futbolā principā salīdzinoši reti notiek. Ir tādas spēles, bet tas notiek reti, un tas norāda uz to, ka Pertija izdarot maiņu, riskēja kaut ko izjaukt komandas mehānismā, kas kopumā darbojās labi, sabalansēti un uzmainot citu spēlētāju, ir 2 riski. Vai tas spēlētājs, negatīvais risks, ka tas spēlētājs neiet spēlē un komandas spēle, tā teikt, pajūk, un tas var sabojāt visu to. Vai arī, protams, tas pozitīvais risks, ka tas spēlētājs var uz svaiguma rēķina, tā teikt, to spēli varbūt paņemt uz sevi un varbūt kļūt par spēles varoni, bet neuzdrošinājās Pertī šajā brīdī riskēt un ļoti iespējams viņa risks attaisnojās. Futbolisti ir gatavi skriet 90 minūtes, tā viņiem nav nekāda problēma, un ja treneris jūt, ka drošāk ir tā, kā ir, labāk drošs punkts kabatā nekā riskējam šoreiz un diezgan loģisks solis. Vai tev pārliecināja beidzot leģionārs Surečs? Šoreiz jau mēģināja atrast arī partnerus, bet līdz galam kaut kā viņam tomēr vēl nesokās virslīgā. Ir vajadzīgs laiks, 4 spēles, vēl dažas viņš pārbaudas spēles aizdīja kopā ar komandu. Viņš tomēr pievienojās komandai arī nevis gatavošanās cikla pašā sākumā, viņš pievienojās jau uz beigu daļu, un tas arī ir vajadzīgs laiks, lai saprastos ar partneriem. Cik es saprotu, Ļupšis tomēr laukums labs, mākslīgais laukums, Surečs ir tehnisks spēlētājs, viņš droši vien cerē, ka Horvātam izdosies uz savas tehniskās meistarības rēķina, tā teikt, uzvarēt 1-1, apspēlēt divcīņās un radīt šādā veidā momentus. Šādi tādi pusmomenti viņam bija, tā jau nebija gluži, ka nebija nekas, bet jā, un beigās Kristapa Greba vispār neizlaida laukumā. Acīm redzot, Ļupšis saprata, ka otrajā stāvā šoreiz Rode, Isājevs augumā gari futbolisti. Protams, tur jāņem vērā arī ne jau visu sastāvu uzreiz Ļupšis varēja zināt, bet tomēr jāņem vērā, ka otrajā stāvā Skonto spēlē labi.
Ja? Jau no laika gala. Un līdz ar to, ja ir šie augumā ražanie spēlētāji, kas var spēlēt aizsardzībā, vienalga, vai tas ir Rode un Isājos, vai tas ir Dvalī, Gruzīnu aizsargs, un Grebim nebūtu droši vien viegli šādās divcīņās, un tāpēc droši vien priekšroku devas šim horvātu spēlētājiem, un šoreiz, laikam īsti netaisnojās. Grūti pateikt, kā būtu, ja būtu Grebis starta sastāvā un vairāk būtu tendence piespēlēt otrajā stāvā. Jā, tā būtu cita taktika. Šoreiz izvēlējos citu taktiku, Ļupšis. Grūti teikt, vai ka nošāva galīgi reizi, jo punkts tomēr ir, un punkts pret Skonto, tas Rīgas Daugavai arī nav slikti, protams. Protams, Rīgas Daugava krāja punktus pēc punkta, bet nākamā spēle futbola klubs Ventspils ar Spartaku būtībā vienīgā līderi, kas arī savāca 3 punktus. Ļoti grūti, ļoti smagi nāca šie 3 punkti, un brīdī, kamēr, es teiktu tā, manuprāt, Ventspilniekiem šobrīd ļoti pietrūkst Abdul Taufika. Viņa gatavība spēlē 90 minūtes, jo šobrīd tāds izteiks līderis komandā ir Jurijs Žigājevs, un to pretinieki ar, protams, zina, ņem vērā un cenšas cik vien iespējams Jurijam traucēt, un tas viņam noteikti neapgrūtinās sezonas turpinājumā, tas pareizāk sakot, viņam noteikti apgrūtinās gūt vēl tikpat ražīgi vārtus, kā viņš sezonas sākumā to ir spējis darīt, un arī rezultatīvās piespēles. Jo, ja būtu Abdul Taufiks jau ar sezonas pirmajām kārtām Ventspilniekiem, uzbrukums būtu daudzveidīgāks, viņš uzbrukums būtu ar lielāku bīstamību no tā teikt, vairākām pusēm, jo Abdul Taufiks tomēr ir spēlētājs, kurš individuāli ļoti spēcīgs, iespējams, viņš ir viens no spēcīgākajiem tehniski individuāli spēlētājiem no uzbrukošajiem futbolistiem virslīgā, un līdz ar to tad būtu komandai, kas aizsargājās, vēl grūtāk spēlēt pret Ventspilu. Tagad Abdul Taufiks ir gatavs 15-20, varbūt pusstundai, bet viņš vēl arī nav tajā formā. Un līdz ar to tas akcents caur Žigājevu, tā teikt, tā spēle, un Jurmalnieki to labi zina un zināja, un Spartaks neļāva īpaši izvērsties, teikt, ka ļoti daudz Ventspilniekiem bija tās izdevības arī. Tikai tad, kad otrajā puslaikā, protams, Spartakam bija vairāk jāiet uz priekšu, jācenšas izglābties, tad pavērās tās iespējas, Jančiks varēja izgājienu realizēt un pielikt skaistu punktu 2-0, vai bija arī citas izdevības vēl, bet Spartaks šo sezonu būs komanda, acīm redzot, ne tik asiem zobiem, kā bija pagājušajā gadā, bet joprojām pietiekami, teiksim, spēcīga komanda, kas jebkuram no favorītiem var, teiksim, sagādāt nopietnas galvasāpes šajā sezonā. Jā, Spartakam ir tieši grūtības vairāk ar uzbrukumu. Melnādainais leģionārs pagājušajā spēlē galīgi sev neattaisnoja. Šoreiz viņš nespēlēja, bet tik un tā uzbrukuma noslēgums bija kāds bija. Jā, tādas kvalitātes spēlētāji, kādi bija uzbrukošie spēlētāji pagājušajā sezonā, ar Kortesu, ar Moskeru, kas bija sezonas pirmajā pusē vēl, tādu šobrīd nav. Jā, kolumbieši, tie bija ļoti, ļoti meistarīgi un ļoti labi spēlētāji virslīgas līmenī un pat vairāk un augstāk droši vien, tāpēc jau viņu arī vairs šobrīd nav Latvijas čempionātā. Un šādus aizvietotājus, teiksim tā, šajā sezonā nav izdevies atrast Spartakam, un būs jāskatās, jācenšas joprojām izspiest maksimums no Tvumasi. Tvumasi daudz cenšas ņemt spēli uz sevi. Dažkārt viņš sāk uzbrukumu no savas laukuma puses pāri visam laukumam, viņš to var izdarīt, bet, protams, tad, kad jāpieliek tas punktiņš uzbrukuma beigās, tad tas, ka tu esi tos 40 metrus noskrējis, 3 spēlētājiem varbūt ticis garām, tomēr kaut kāds sekas atstāja, tur mazliet nogrums tev tajā brīdī ir, un ja pieslēdz vēl viens svaigs, tā teikt, aizsargs klāt, un tad izdodas neutralizēt. Bet, jāskatās, kā tie pārējie arī iejutīsies, jo arī Spartaks tomēr jāņem vērā pilnā sastāvā, komanda sāka gatavoties sezonai stipri pirms paša sezonas sākuma, nevis jau janvāra sākumā. Ja. Vietējie spēlēji trenējās kopā, bet pārējais tie ārzemnieku sastāvs arī piebrauc vēlāk, un tas arī noteikti atstāja iespēju, kamēr viņi arī iejutīsies komandā, un tas prasīs laiku. Jā, Spartak sakarā noteikti gaidīsim arī vasaras transferu logu atvēršanos, bet nākamā spēle futbola klubs Jelgava 2-2 ar Ilūks CNSS. Ļoti jautrs mačs. Jelgavai beidzot kāds punktiņš atkal. Ļoti interesanti spēle, jā. Es arī šo spēli klātienē skatījos, un
Un var jau teikt, protams, ka uzsmaidīja veiksme Jelgavai beigās, un droši vien tā arī jāsaka, ka tas tā bija. Bet jāņem vērā, ka Jelgava varēja būt 2-0 vadība arī pēc pirmā puslaika. Un galu galā arī Golubevs, galvenais treneris Jelgavniekiem, secināja, ka tik daudz izdevības, cik bija šajā spēlē pret Ilūkstu, viņam nebija iepriekšējās 3 kārtās kopā. Tā kā Jelgava, skatoties turnīru tabulā un skatoties to bilanci, kāda viņiem ir, šķiet, ka šogad ir vāja komanda un neko nespēs īsti izdarīt. Es tā nedomāju, jo tas starta sastāvs ir pietiekami pieredzējis, rūdīts virslīgā un viņi noteikti punktus vēl krāsu un norakstīt viņus šajā sezonā ir pāragri. Protams, mēs nerunājam par komandu, kas cīnīsies par medaļām, nebūtu ne, bet tā komanda ir tāda, kas var arī ieskrieties tā, ka viņi noteikti necīnīsies, piemēram, par vietas saglabāšanu virslīgā. Varbūt dažādi, protams, vai ne. Daudz, kas, ja mēs atkal pieskaramies Ilūkstei, daudz, kas Ilūkstes sakarā ir atkarīgs no tā, kāda būs spēlētāju gatavības dinamika. Ja? Mēs ņemam vērā, ka sastāvs savācās burtiski pēdējā brīdī, marta vidū sapulcēs tas sastāvs. Spēlētāji ļoti atšķirīgā kondīcijā. Sezonas pašā sākumā uz jaunām emocijām, jaunā sastāvā, lai arī nesaspēlītība, protams, var draudēt, bet tai pašā laikā, jauns sastāvs, jauna tā kā motivācija, un visi uzskata, ka Ilūksta sākumā vismaz uzskatīja, ka šī komanda neko nespēs un pastarīts, un droši vien, tā teikt, lidos ārā no virslīgas. Viņiem ir motivācija šiem spēlētājiem, sportiskā godkārība pierādīja, ka viņi nav tik švaki, vai ne? Un šajā sākumā viss, principā, viņiem ir pat labāk nekā varēja gaidīt. 3 punkti it kā varbūt nav daudz, ja? No maksimuma 12 punktiem, bet ja ņem vērā, ka tie 3 punkti katrs ir neizšķirtu, tas nozīmē izcīnam paši, atņemam pretiniekiem arī 2 punktus. Man, teiksim, šobrīd bažas varētu būt tādas Ilūkstes sakarā, ka kaut kādā brīdī tā komanda plīsīs, jo nav plānveidīgi strādot starpsezonā, tieši fiziskā bāze nav likta. Un tad viss ir atkarīgs no katra spēlētāja individuāli. Cik viņš daudz ir strādājis fiziski, cik viņš ir to bāzi ielicis, jo bez bāzes ielikšanas visu sezonu, tas ir grūti. Ja, tāpat būs kāpuma kritumi arī tiem, kas ir ielikuši ļoti labi to bāzi, bet tiem, kas nav ielikuši vai ļoti minimāli ir ielikuši, tad pēc kaut kādā brīdī var būt plīsiens, un tad mēs brīnīsimies, kāpēc tas spēlētājs, kurš sezonas sākumā it kā diezgan solīdi vēl spēlē, tagad, liekas vājš vai vēl kaut kas, to mēs teorētiski varam sagaidīt. Vai tā būs, nebūs, skatīsimies. Nav it kā tik gara sezona, kā pagājušajā sezonā, ja 36 kārtas, tas risks būtu vēl lielāks. Tagad ir 27. Bet tas ir tāds intrigas moments, kas Ilūkstes sakarā šajā aspektā iemesls pasekot līdz, kā viņiem veiksies. Jā, Ilūkstei šajā spēlē nespēja palīdzēt 2 uzbrukuma spēlētāji. Sputais Svarups diskvalificēti. Liela spēles laiks atkal Mamukam un Gadzem, kurš īsti fiziski vēl neizskatās gatavs kaut gan pāris bīstam momentu. Viņš nav gatavs, bet uz Jelgavas fonu viņš neizskatījās nemaz tik peļam. Ja mēs skatāmies viņu caur Ilūkstes komandas prizmu, labs spēlētājs. Ja mēs skatāmies caur Daugavpils prizmu, es teiktu, ka netik labs spēlētājs. Bet uz Jelgavas fona viņš nebija slikts, un tur vēl ir aspekti. Piemēram, Jelgavai viņš bieži spēlē pret Mārci Ošu. Ošs pēc traumas ir. Viņš arī nav vēl, acīm redzam, vēl nav savā labākajā kondīcijā, un viņš arī nevar būt labākajā kondīcijā, tikko atsācis spēlēt. Man šķiet, viņam bija pirmā spēle startsastāvā šajā sezonā, un vispār visas 90 minūtes viņš pirmo reizi. Jā, tā tas bija iepriekšējās 2, viņš tad tikai 85. minūtē nāca uz mājiņu. Un uz tā fona Mamuka, acīm redzot, bija mazliet gatavāks vēl par Ošu, jo man likās, bija 2 cīņas, kur tādam tik raženam aizsargam vienkārši netik muskuļots uzbrucējs kā Mamuka un Gadze vienkārši ir jānolīdzina. Un nedrīkst ļaut viņš laist garām, bet tādas epizodes bija. Jā, gaidīsim, kad Ilūkste tiksies ar futbola skolu Metli, Latvijas universitāti, bet par to parunāsim mazliet vēlāk. Čempioni Daugavpils Daugava nenotur uzvaru pret Liepājas Metlurgu 1-1. Viena no kvalitatīvākajām spēlēm, manuprāt, šogad ļoti intriģējošs duels. Galā
Hmiss atkal izceļās. Jā, nu tas ir no vienas puses, protams, fantastiski aizsargs 4. kārta, 4 vārti rezultatīvākais ar Žigajevu dalīts gods, bet tas, protams, ir sezonas sākums. Tur uz to momentu jāskatās viens aspekts ir tas, ka Liepāja arī spēlē principā arī 5 spēlētājiem aizsardzības līnijā, un ja Hmiss ir, tā teikt, malējais savā labajā malā šajā līnijā, viņš var daudz drošāk doties uz priekšu. Būs kas piesedz, un ja viņš aiziet uz priekšu, tur paliek, ja ne 4, tad 3, kas noteikti nav slikti, jā, plus vēl kāds no pussargiem aizsardzībā, jā. Tad, kad spēlē ar 4 aizsargiem, aizēj uz priekšu, ja otrs aizsargs aiziet arī otrā malā uz priekšu, paliek 2 aizsargi. Tas jau ir, nu, teiksim, tā riskantāk, tā zonas jau brīvāks, bet kamēr tā 3 centra aizsargi paliek aizmugrē, ir drošāk, viņš var vairāk pieslēgties, to viņš arī dara, un tāpēc viņam arī ir tā, teiksim, vairāk drosmes, vairāk brīvības iespējas uzbrukumā, un līdz ar to tie momenti viņam arī veidojas kā malējiem pussargam, kurš uzbrukumā spēlē salīdzinoši augstu. Tas ir viens. Otrām kārtām šās spēles sakarā noteikti jāmin tas, ka Daugavai, Daugavas rokās bija paņemt 3 punktus šajā spēlē. Pārsvars viņiem bija, momenti bija, visi bija principā viņa rokās, bet Liepāja šajā sezonā ir ļoti motivēti, jo daudz viņus liepājnieks ir norakstījuši, un viņiem varbūt ir tas, kas viņiem pietrūka citās sezonās, ka viņi nebija tik motivēti sevi pierādīt katrā spēlē. Protams, mēs varbūt steidzamies mazliet vilcienam pa priekšu, ņemot vērā, ka ir tikai 4 kārtas aiz muguras. Ja? Redzēsim, kā tas būs turpinājumā. Bet man ir tāda sajūta, ka iesaistot jaunos spēlētājus, tie jaunie puikas arī ar savu azartu, tiem veciem liek arī tādā pašā azartā steigties līdzi. Un līdz ar to ar atdevi virslīgā var ļoti daudz, to, ko es gribu pateikt, ar attieksmi virslīgā var ļoti daudz ko izdarīt. Ja? Un Meta šajā ziņā bija pagājušā sezonā, tomēr spilgts piemērs šajā ziņā. Un līdz ar to liepājnieki arī šajā ziņā, viņi ar to darbu, acīm redzot, nopelnīja to, ka viņi šo punktu tomēr šādā spēlē, kur pārsvars bija pretniekiem, ir pelnījuši. Protams, veiksmi klāta, viss pārējais, izcila vārdsargu spēli, vairākās epizodēs glāba. Un pēc traumas atgriezās. Jā. Nu, protams, mēs nevaram ielīst Doroševam viņa ķermenī, cik viņam beigās tas sāpīgi bija, cik viņš varbūt mazliet to situāciju spēja paspilgtināt, jo viņš ir, teiksim, tā futbolists, kuram ar humoru izjūt ar viss ir kārtībā un šajā ziņā, bet protams, šī nebija tā reize, kad viņš kaut ko tur simulēja vai mēģināja dikti izdēļot, jo, ja sāp, tas sāp, ja saskrienies ar pretspēlētāju vai tev iespēra vai pagrūž, ja tu sasties, tad sekas kādas ir, tādas ir. Te vēl viena epizode šajā sakarā droši vien ir Soloņicina piespiedu nomaiņa, kas arī droši vien ietekmē, un arī Dobracevs to arī uzsver, ka brīnījās, kāpēc tā, bet no otras puses, ko tur brīnīties, ja Soloņicins ir viens no pieredzējušākajiem futbolistiem. 17 sezonas. Jā, dzenās pakaļ Ziziļam un visiem pārējiem rekordistiem. Viņš ir tik pieredzējis spēlētājs, ka tu nekad nevarēsi pieredzējuši un jaunu spēlētāju nolikt, un viņi identiski nospēlēs vienā un tajā pašā epizodē, jo augstasenība, pieredze, tas viss strādā, un noteikti krietni mazāk pieredzējuši spēlētāju ieliekot vietā, kam pieredze ir jauna, katra varbūt virslīgas spēle ir jauna pieredze, līdz ar to skaidrs, ka tas ietekmē, un tā drošības sajūta bez Soloņicina. Ar Soloņicinu visiem pārējiem ir citādāka drošības sajūta. Un bez Soloņicina un ar jaunu spēlētāju laukumā ir pavisam cita drošības sajūta, vai viņas patiesībā nav, vai tā nav tik liela. Un tas bez šaubām, tas atstāja iespēju, un tas teorētiski nav nekas tāds pārsteidzošs, ka pēkšņi ļoti īsā laikā spēle mainās, jo tā ir. Ir spēlētāji, kas vieni paši spēja paņemt spēli uz sevi, tā teikt, un tā teikt, vilktais sevis komandu, un ir spēlētāji, kas to nespēja. Tā noteikti. Jā, uzvaras bet neizšķirt vārtu gūmā. Jānis Ikaunieks arī ļoti skaisti piespēlē atdeva. Jānis ir visai labi ieties. Viņš ir labi ieties, un iespējams viņš būs viens no sezonas atklājumiem. Jā, ko mēs sezonas beigās teiksim, jā, tas puika ir interesants un redzēs, kā viņam būs tālākā izaugsme. Liepājai tagad sastāvu mainot, vairāk uzticoties jauniem spēlētājiem, ir tā iespēja parādīt, ka Liepājā prot joprojām izaudzināt labus spēlētājus.
Labs spēlētājs, prot izaudzināt arī FS Meta, Latvijas Universitāte. Pirmie vārti, bet šoreiz neveiksmīgas beigas. Jūrmala izrauj kārtējos punktus. Nu, Rihards jau pareizi teica, aizmirsām, ka ir arī kompensācijas laiks, bet vārdos, protams, tas ir ļoti vienkārši un var teikt, ka skaidrs, ka nedrīkst izlaist tādu uzvaru. Ja ne uzvaru, tad nedrīkst tādā spēlē, kur tu pēc 90 minūtēm esi ar 3 punktiem kabatā, bet pēc spēles beigas ilpas palikt bez punktiem. Ja? Bet tajā pašā laikā es varu pieminēt mazliet no cita čempionātu no Anglijas Premjerlīgas. Pavisam nesen spēle bija. Liverpool spēlēja ar Chelsea komandu. Sākās kompensācijas laiks. Chelsea ir vadībā ar 2-1. Un tādā brīdī, arī gribas teikt, tik pieredzējis, tik meistarīga komanda kā Chelsea. Nevar izlaist pēdējās minūtēs, pēdējās sekundēs uzvaru. Un kas notika? Kompensācijas 7. minūtē, pēdējās sekundēs Liverpool iesit vārtus un 2-2. Ja? Un tā bija spēle, kas Chelsea komandai bija ļoti svarīga. Viņiem joprojām izšķirās cīņa par dalību Čempionlīgā. Un tas norāda, ja tāda kalibra komandas nevar to izdarīt. Chelsea jau viena no pieredzējušākajām. Galā pašreizēji Eiropas čempioni. Ja? Ja tāda kalibra komandas to nespēja izdarīt, ko mēs varam pārmest Metai, ja viņiem arī gadās tā. Protams, tas ir diezgan nepiedodami, tas ir slikti, tas ir nelabi un tās sekas ir nepatīkamas, bet tā futbolā notiek. Ja vienmēr būtu kā akmenī iecirsts, ka 90 minūtes tā teikt noslēdzas, ir vēl kompensācijas laiks, bet vienmēr tad rezultāts paliek tāds pats, kāds bija pēc 90 minūtēm, tad būtu tā, bet tā nav. Un ļoti bieži ir tā kā notika FS Meta spēlē, un tā bez šaubām būs viņiem milzīga pieredze, jo tagad kompensācijas laiku viņi aizvadīs, esmu pilnīgi pārliecināts, 10 reizes uzmanīgāk nekā viņi to darījuši līdz šim, lai arī viņi varbūt arī šoreiz droši vien centās un it kā centās visu tā, kā vajadzēja darīt līdz galam, bet tā notiek sportā. Jā, bija sajūta, ka beigās viņi pat mēģina izraut uzvaru pēc neizšķirt 1-1. Daudz spēlētāji devās uzbrukumā un iekrita aizsardzībā būtībā 2-0 gandrīz vai sanāca beigās. Gandrīz. Bet tur jau ir tā lieta, ka tu esi it kā tuvu spēles beigām gūst tos vārds un pēkšņi esi vadībā un tev tie 3 punkti ir un pēkšņi kompensācijas pirmā minūte un tu zaudē šos punktus. Skaidrs, ka tev ir tāds sportiskais niknums. Jāpaņem atpakaļ. Tepat jau mums viņi bija, mums jāpaņem. Un mazliet neuzmanīgāk nospēlēja, augstu nospēlēja, un kļūda tādā brīdī ir ļoti bīstams moments, vai ne? Un Jūrmalai izdevās, teicam, to realizēt. Un, jā, spēle beidzās kā beidzās. Un kas ir interesanti, ka atkal Koņevs sacīja, ka ļoti slikta spēle Jūrmala ir aizsasīs. Spēles laikā arī viņš ļoti daudz enerģijas patērēja. Tāds ir arī trenera darbs. Kad jūs beidzot sāksiet spēlēt, viņš bļāva. Jā, viņš ļoti neapmierināts ar laikam saklausīja, bet saklausīja tos vārdus tikai kompensācijas laikā. Tā kā tā. Jā, labi, ka vispār saklausīja. Jūrmaliekiem labi, ka tā. Rihards ar savu blici droši vien teiks kaut ko citu. Vēl tev gribēju uzprasīt par Skābārdi. Kā izskatās, kur tavuprāt viņam būtu jāspēlē? Aizsardzības flangā vai pussarglīnijā? Protams, labs jautājums. Vēl, bet, Vairāk droši vien viņu vajadzētu redzēt kā pussargi, jo viņš pārsvarā tomēr ir spēlējis. Es pārsvarā redzējis aizsarga pozīcijā. Teiksim tā, viņš ir iespējams, ja viņš spēlē pussarga pozīcijā, tas ir mazāks risks visas komandas aizsardzībai, jo tas ir spēlētājs, ar kuru var tikt galā, ja? Teiksim tā, bet tā pašā laikā ātrs, centīgs spēlētājs aizsardzībā ir laba lieta. Man nav šobrīd, teiksim tā, viennozīmīgas atbildes, jo viena spēle šajā sezonā kā pussargam 45 minūtes nevar sniegt šādu atbildi. Jā, bet daļa no atbildēm sniegs mums 5. kārta. Jā. Pirmā spēle Liepājas Metlurgs savās mājās ar futbola klubu Jelgava. Protams, favorīts Liepājas Metlurgs. Jā, viennozīmīgi savās mājās Liepāja, bet Jelgavas sakarā interesanti būs redzēt, kāda būs šī līkne, jo viņiem spēle uzlabojās un momentus arī šī komanda sāk veidot arvien vairāk. Vai tam būs turpinājums, vai pret Liepāju tas atkal aprausies, to grūti sacīt, bet
jā, nu, Liepāja ir favorīti savās mājās, un viņiem šī pieredze pret Jelgavu arī ir ne pārāk iepriecinoši iepriekšējās sezonās, un viņi noteikti to, es domāju, būs ņēmuši vērā un centīsies Jelgavniekus sarūktināt. Nu, Jelgavnieki atkal mēģinās sarūktināt Liepājniekus, bet Skonto tiksies ar futbola klubu Ventspils, Hanzas vidusskolas laukumā. Ļoti intriģējošs duels. Vienmēr šis ir bijis tāds savu veidu derbijs. Jā, bez šaubām. Rīgas un Ventspils derbijs. Īpašs mačs, allaži neprognozējams mačs. Interesanti, ka Hanzas vidusskolas laukums, kad tāda nebija, tad it kā, iztikām, tagad tāds ir, tad viss tur spēlē. Tas ir interesanti. Hanzas virslīga vai, jā, nu, Hanzas centrāla arēna, vienalga, kā to saukt, bet, jā, nu, tur es neņemos prognozēt, kas kā būs. Nebrīnīšos, ka Skonto atkal spēlēs ar 5 futbolistiem aizsardzības līnijā, tad, kad komanda aizsargāsies un varbūt ļaus Ventspilniekiem tā teikt, kontrolēt notikumus, bet te pašā laikā Skonto spēlē mājās. Grūti pasakīt, ļoti interesanti būs, protams, tas zemteksts, Rugins bijušais Ventspils spēlētājs pret savu bijušo komandu. Es domāju, tā spēle būs ļoti emocionāla. Smirnovs, Dubra, Tarāsavs. Ventspilīs kontieši pat vairāk nekā Ventspils audzēkņi. Tieši tā arī ir, un tie atkal būs ļoti motivēti pret Skonto. Nu, neprognozējams duelis, ļoti interesants, tā kā sestdien, ja runājam par futbolu, ir jābūt Hanzas vidusskolas stadionā. Jā. Laukumā nevar teikt, jo tur droši vien komandas būs. Karstākie fani pat tur varētu kādu teltu uzslēt, lai jādodas mājām, jo spēles tur tiešām notiek bieži. Tikpat bieži kā Kaugur vidusskolas laukumā, kur nākamā spēle. Futbola centrs Jūrmala, futbola klubs Daugava Rīga. Redzēsim, vai Jūrmala izdosies pārsteigt vēl vienreiz. Jā, Jūrmala interesanti. Augstā 3. vieta šobrīd turnīra tabulā, bet ja Koņevs uzskata, ka spēlēja komanda slikti pret Metu, tas nozīmē, ka šobrīd komanda nav vēl savā, tā teikt, labāko sniegumu vēl ne tuvu nerāda, bet Rīgas Daugava ir sākusi stabili, labi spēlē sezonas sākumā un redzēsim, varbūt būs ierindā atpakaļ kāds no spēlētājiem, tur ir vairāks savainotie, Tamašauskas vai Ļulis, un ja viņi būs, tas būs spēcīgs pastiprinājums un Rīgas Daugava favorīts, viņiem šis laukums arī nav svešs, tā kā arī var teikt jutīsies kā mājās un jā, favorīts Rīgas Daugava. Jā, tieši tā. Kaugur vidusskolā arī nākamā spēle. Tur var teltu uzsliet šonedēļ. Tur arī. Es pieļauju, ka Edmunds Novickis jau to arī izdarīs, jo nesen ar viņu runāju, viņš jau teica, ka ir nopirts teltu. Viņš uz jumta var uzsliet droši vien teltu, jo nemaz lejā nevajag kāpt. Cerams, ka viņi tur arī pienācīgi apkalpojošais personāls, bet Spartaks Kauguros tiekās ar čempioniem. Daugavpils, arī ļoti intriģējošs duels. Redzēsim, kā Spartaks izstīsies par čempioniem. Jā, redzēsim, vai komanda joprojām saglabās to mobilizāciju aizsardzībā, kas atkal būs, teiksim, tā galvenā līnija, kam jāvēlt uzmanību Spartakam, jo Daugavpils Daugava noteikti, es domāju, diezgan lieliem spēkiem dosies uz priekšu. Viņi šajā sezonā pašreizēji Latvijas čempioni nereiz nav bijuši augstāk par 6. vietu turnīra tabulā. Tas viņiem droši vien ir zināms iekšējs spiediens uz sevi, ka nav īsti labi tā sezona sākusies. Lai arī jāņem vērā 4 kārtas aizvedītas, spēlēts ar Skonto, spēlēts ar Liepāju, ar Rīgas Daugavu. Ventspils, Skonto nē, samelojos. Respektīvi ar 3 komandām, kas ir top 4 komandas, tā teikt, top 5 komandas. Līdz ar to skaidrs, ka tie punkti arī, tā varbūtība, ka punkti nekrāsies tik strauji kā pagājušā sezonā, bija pietiekami liela. Un tagad, teiksim tā, tas kalendārs sākās Daugavpils komandai tāds, ka tagad jāsāk ražīgāk krāt tie punkti, bet, ja neizdodas uzvarēt šeit, tad tas atkal ir papildus spiediens, jo konkurenti arī nesnauž. Viņi arī pamazām viens otrs tos punktus krāja, iet mazliet prom turnīra tabulā, lai arī pats sezonas sākums, bet katrs punkts sezonā, kura ir īsāk, jā, to allažu sezonas gaitā visu laiku varēs akcentēt un uzsvērt, jo tā ir liela atšķirība. 27 spēles vai 36 spēles.
tas laika periods, kurā kaut ko sasmelt, ja tu esi kaut ko izlējis, tas ir tomēr krietni īsāks, krietni mazāk iespēja, lai arī, it kā pirmais aplis tikai, bet tūlīt jau pirmais aplis būs galā, otrais, trešais un sezona galā, ja. Tā kā ļoti uzmanīgi ar to punktu zaudēšanu un Daugavpils Daugavu. Ja viņi spēlēs tā kā pret Liepāju, droši, ka viņi uzvarēs, bet vai viņi tā spēlēs, tas ir. To mēs redzēsim 28. aprīlī, bet pēdējā spēle 5. kārtā Ilūgs CNSS Celtnieku stadionā Daugavpilī uzņems Metelu. Redzēsim, vai Metai beidzot kāds punktiņš tiks. Jā, Metrai Ilūgs, tā teikt, droši vien pirms sezonas noteikti likās, ka tā ir viņu svara kategorija. Sezona apliecinās, vai Ilūgs Metai ir viņu svara kategorija, jo tomēr, kā jau mēs vairāk esam akcentējuši, tomēr pieredzējuši spēlētāji Ilūgs komandas sastāvā. Bet Metai skaidrs, 4 kārtas bez punktiem, vēl dažas spēles bez punktiem, tā komanda vienkārši var salūst. Ja? Tā kā labi, protams, tā lieta, ka starpība nav liela, protams, tā atpalīdzība nav liela tur no 8. no 9. vietas, bet vislielāko prieku un arī gandarījumu arī turpmāk strādāt rada tas, ka tu gūsti punktus, nevis tev visu laiku turnīra tabulā ir 0 un pie tam arī tā bilance gūtie zaudētie vārti ir ļoti, ļoti pieticīgi, lai neteiktu vairāk. Un šī tā teikt liekas, ka ir metas svara kategorija, un ja tas tā ir, tad viņiem jāgūst pirmie punkti, savukārt Ilūgstei, kurai jau ir 3 punkti. Šī ir lieliski iespēja tā teikt, paņemt izcīnīt pirmo uzvaru, ņemot vērā, ka pret spēcīgākiem pretiniekiem ir prasts jau izcīnīt punktus un ir prasts nezaudēt, lai arī Ilūgs nav bijis favorīti. Šajā spēlē iespējams pat viņi tādi ir. Jo šajā spēlē Ilūgs ir favorīti, bez šaubām. Jā, šo spēli arī gaidam. 29. aprīlis, Celtnieku stadions. Mētiešiem būs tāls ceļš jāvēro. Bet mēs ar jums jau tiekamies nākamajā virslīgas apskatā. Visu labu! Visu labu!